Arī ozola vainagu var pīt bizē. Protams, es parādīju, kā ar diegu to izdarīt, tā būs vieglāk, ērtāk un ātrāk tiem, kas ir iesācēji. Bet, kad jūs iemācāties un uztrenējaties pīt bizē, bizē var sapīt jebko. Skaisti, kupli un forši. Tā, lai mēs uzsāktu vainagu pīt bizē arī no ozola zariem, tur būs bišķi jāpacenšās. Jums ir vajadzīgi bišķi garāki 3 zari, kuriem es noņemu lapas, bet tās lapas nemetiet nekur projām, mums viņas noderēs. Mēs viņus pīsim iekšā. Redziet, visiem tiem zariem ir galiņi tādi ar pušķīti galā. Mēs šos galiņus sakrustojam, pieturam ar īkšķi un sākam no viņiem pīt bizi. Ja jūs vēlaties, aizsienat ar striķīti to sākumu, lai viņš jums nenāk vaļā. Bet kopumā, kad jūs uztrenēsieties, kā lai parāda, lai redz, jūs ņemat un sākat iepīt bizītē. Vienkārši liekat šos kātus un tie galiņi tā kā nofiksēsies to bizi. Tālāk jūs uz katru pusi, katrā reizē liekat klāt tās pašas lapas. Jo kātiņi jums ir rekur no šejienes. Jūs pieliekat lapu, ar īkšķi pieturat, pieliekat lapas, pieturat rīkšķi un liekat pāri. Atkal saveidojat kušķīti vai arī ņemat nākamo zariņu. Varat pastīties zariņu, kuram tās lapiņas, tā es tūlīt tās savākšu kušķīti. Paņemiet pāris lapas, zariņu, kuram liekat klāt, ir tāds kušķītis, bet galvenais netaisiet visus zarus, resnus, garus un tā tālāk, tādus īsiņus. Liekat klāt atkal, pieturat ar īkšķi un atkal liekat pāri. Nu, tie, kas grib pacensties, es teiktu, ka šis mums varētu būt šī gada izaicinājums uz Jāņiem. Pamēģiniet. Ļoti skaisti sanāk. Šādā te veidā jūs liekat atkal pušķīti klāt un atkal ar šiem kātiem ar īkšķi pieturiet un jums aiziet bize. Re, kur mēs redzam aizmugurīti, sanāk sapīta bize no šiem kātiņiem. Jā, varbūt ir vajadzīgi jaunāki ozoliņi. Jā, tie kāti jāpaskatās, lai tie nav tādi kārtīgi trakie zari, bet lai viņi ir tādi mīkstāki. Nu, ja jūs no tādiem maziņajiem ozoliem jaunaudzītē ņemsiet, jums ļoti labi sanāks. Un ik pa laikam kādu garu kātiņu pieliekat klāt, lai viņi aiziet šeit garākie, lai ir tas pamatiņš, uz kā turēties, bet pārsvarā liekat to lapu kušķīt. Katrā reizē uz šo pusi, uz to pusi, uz šo pusi, uz to pusi liekat klāt, un jums sanāks arī ozola vainags bizē. Pasēdiet lēnām, pameditējiet ar dziesmu, koncentrējieties uz to, ko jūs darat, iztīrat savu galvu no citām domām, un sanāks brīnišķīgs Jāņu vainags. Varēsiet pušķot savu mīļoto vīrieti, savus dēlus, kam vēl ir dēli pušķojami, Jāņa tēvam dāvināt droši. Un šādi liekam klāt, un atkal ar tiem kātiņiem, liekam pāri. Un šādā te veidā jums no aizmugurs, re, kur ir iepītās lapiņas, un veidojas bize, un veidosies jūsu vainags. Līgo!